Kā vakar tika padomāja par to, ka mūsējie drīz vien izdomās, kā ar aizliegumiem vien nepietiek, ka vajag sākt izmantot vēl vienu paņēmienu, kā panākt cilvēku paklausību, un tas ir noņemt viņiem šo burkāniņu. Ar pipku pa muguru, tā kā lopiem, kad viņus dzen steliņģī vai kūtī vai stallī, nepietiek. Viņiem vēl vajag noņemt lūk šo burkāniņu, kurš viņus diezgan stipri motivē, pat ļoti stipri motivē darīt to, ko ganam vajag. Un reka mūsējie arī sēdēja un domāja laikam visu dienu. Un izdomāja arī, ka nedrīkstēs veikalā neviens neko apkalpot, un arī citās pakalpojums un preču sniegšanas vietās nevarēs apkalpot, ja nav maska, un ja vēl tā nav uzlikta pareizi. Protams, loģiski pirmais jautājums, kas nāk prātā, vai attiecīgie pakalpojumu un preču izsniedzēji ir kvalificēti pārbaudīt un noteikt, cik šī maska ir uzlikta pareiza. Un droši vien kaut kādā brīdī nāktos atkal valdības cilvēkiem atklāt to, ka vēl vajadzētu viņiem paprasīt, pārbaudīt šo masku izcelsmi, vai tā vispār ir izvēlēta kvalitatīva, vai tā tur nav no kaut kādiem štruntīgiem lupatiem satrāklēta, vai nekvalitatīva, tā sacīt viltotais Ķīnas. To arī vajadzētu pārbaudīt, jo tas tomēr arī ir ļoti liels risks, ka nepielaiž kādas slimības un sabiedrība tiek ietekmēta, tāpēc, ka cilvēki nepareizās maskas ir izvēlējušies. Tur noteikti vajadzētu apmācīt veikalu vadītājus un galvenais arī zobārstus noteikti vajag apmācīt, lai viņi arī šajās rūpnieciskā rakstura informācijā, lai viņi zina noteikti, kuras maskas ir pareizas, kuras nav. Un ja mēs tādā garā turpinām, tad droši vien vajadzēs vēl papildus kaut kādus resursus arī policistiem piešķirt, jo viņiem varētu vajadzēt arī pārbaudīt šo masku lietošanas precizitāti. Ja viņiem noteikti vajadzētu pārbaudīt, vai cilvēku pareizi rokas mazgā, tātad arī viņiem ir jānodrošina kāda vismaz minimālā medicīniskā izglītība, lai viņi to varētu izdarīt. Jo šādi pienākumi noteikti viņiem drīz vien būs jāizpilda, darba devējiem jau ir uzticēti pienākumi, zināt, kurš ar kuru, kur tiekas. Lauku teritorijā tas tā diezgan tā vieglāk ir, jo te tāpatās cilvēki viens par otru ir diezgan labi informēti, kurš ar kuru guļ, un kurš ar kuru kad ir saticies, un kurš kuru ir bijis aizbraucis un atbraucis, un cikos un kad kur ir gājis, un cik tuvu kādam ir pietuvojies. Lauku cilvēki tā diezgan labi zina. Tā kā lauku policistiem varbūt arī būs vieglāk, un laukos vienmēr ir arī tā saucamie vietējie masu mēdēji, kuri darbojas skaņas viļņu frekvencēs, tātad no mutes mutē, un viņi vienmēr ļoti labi visu zina. Ļoti. Varbūt pats cilvēks nezina un neatceras vai negrib atcerēties, kur viņš ir bijis un ar ko viņš ir ticies, bet vietējie masu mēdīji zina. Es nezinu, kā varēs pilsētā. Droši vien šeit arī vajadzēs kādus policistus apmācīt, spiegošanas kādās tehnikās, paņēmienos, lai viņi tā kvalitatīvi var izsekot cilvēkus kameru skaitu uz ielām noteikti. Vajadzēs palielināt galvenokārt toaletē, jo tā laikam vienīgā vieta šobrīd, kur mēs varam satikties un apkampties un būt kopā bez maskām un bez uzraudzības, un cilvēki jau tādi jau viņi paklausīgi nav uzreiz visus tā neizmācīs, tā kā likuma pārkāpēji noteikti būs ļoti, ļoti daudz. Un te noteikti jāskatās ir arī par kādiem papildus resursiem. Es domāju, vai te nevajadzēs arī kaut kādus brīvprātīgos policistus. Kadreiz es atceros padomu laikā bija šie brīvprātīgie miliči dežuranti, kuri staigāja pa ielām ar sarkanām lentām, ap piedurknēm un monitorēja un uzraudzīja kārtību. Es domāju, ka šādus cilvēkus noteikti vajadzēs sagatavot. Es nezinu, vai viņi strādās par velti.
Bet tagad jau mums tas naudas te ienāk diezgan daudz, un es domāju, ka Eiropa atbalstīs šādas apmācību programmas un vietējo policistu un uzraugu programmas. Es tā atceros, man vēsturē kādreiz mācīja, man nemācīja tajā laikā, padomu laikā jau tādas lietas nemācīja. Tas nāca vēlāk tikai gaismā, ka lūk bija šie vietējie, pašlaik viņus sauc par stukačiem, bet es domāju, ka viņus nebūs pareizi saukt par stukačiem. Viņi tomēr ir cilvēki, kas uzrauga sabiedrisko kārtību, likumu ievērošanu un to, lai cilvēki viens otram neskrien ar saviem baciļiem virsū. Un tomēr sabiedrības veselības vārdā, es domāju, ka šādi cilvēki šajos laikos, pilnīgi noteikti būs vajadzīgi. Tas katreiz varbūt, tas tāds novecojis priekšstats par to, ka viņi ir antisabiedriski un viņi tur sabiedrībai kaut ko pārdara, bet viņi tā kā vairāk tādi sabiedrības sanitāri, kuri likuma nepaklausīgos cilvēkus palīdz aizvākt no skatuves specializētiem, kvalificētiem cilvēkiem, kuri, protams, nesāt ieročus, kuriem ir transporta iespējas un kuriem ir arī kaut kādas pat starpvalstu vienošanās, uz kurieni šos likuma nepaklausīgos var aiztransportēt. Un ņemot vērā to, ka viņiem ir arī bērni, noteikti vajadzētu aizsūtīt un izsūtīt arī bērnus. Jo saprotiet, ja tur tā māte nemāk uzvesties, tad tur no tā bērna nekas nebūs. Tāpēc uzreiz pie vienas reizes, kad vagoni kādā stacijā ir piebraukuši, tad arī viss uzreiz tur saber iekšā un lai pāri paliek tikai tie, kuri saprot, kur viņi atrodas un prot uzvesties un likumus ievērot. Tas tā loģiski domājot, es tā skatos, ka tas tā būtu pareizi. Man tāds priekšlikums varbūt pat ir varas cilvēkiem, lūk, saulaicīgi tādu kompleksu programmu uztaisīt, ilgtermiņu programmu. Jo redziet, kā te liecina līdzinējā pieredze, jau gandrīz vai gada mērogā, tad te sāk izskatīties kaut kā tā diva, ka šie apstākļi kļūst par mūsu ikdienu un dzīves varbūt tādu pamatvērtību. Un es domāju, vai te nevajag apsvērt jau tādas ilglaicīgas programmas, tādus strateģiskās attīstības plānus. Un kāpēc vēl? Vēl viens tāds labs iemesls būtu, tāpēc, kad ir vajag realizēt kādas, tādas ar augstākiem varas ešeloniem saskaņotas programmas, tad to naudiņu. Un mums naudiņa patīk, mums naudiņa vajag, kuram viņa nevajag, visiem viņa vajag, bet varas cilvēkiem, lūk, ir šie instrumenti, ilgtermiņa strateģiskās attīstības programmas un plāni. Un tad viņi tādu iesniedz, savos tur tiešajos kaut kādos, pārvaldes un uzraudzības kantoros, un tie laikam ir, es saprotu, Briselē, un kur tur vēl Strasbūrā bija, un vēl kaut kur, Eiropas Savienībā, jūs jau saprot, par ko es domāju. Un tad iesniedzot šādu strateģiskās attīstības programmu varētu dabūt naudiņu. Bet vai tas nav feini? Tas taču ir feini. Mums naudiņa trūkst, un ja mēs uztaisīsim šādu plānu, kādā veidā mēs visus te savējos sašķirosim likuma paklausīgos un likuma nepaklausīgajos cilvēkos, un ko mēs darīsim, kādā veidā mēs atbrīvosimies no šiem likuma nepaklausīgajiem cilvēkiem, tad mums iedos riktīgi naudu. Mums jau ir iedevuši, arī tur tikai vajag saskaņot to savu domu, vajag saskaņot ar vispārējām cilvēces attīstības tendencēm, ar to, kas šobrīd ir topā, kas ir aktuāls, kas ir moderns. Tā arī, teiksim, ja tur iegulda kaut kādos, ja Eiropas Savienība uzdrukā drusiņu naudiņu, tā ir drukāta naudiņa, tā jau nav nopelnīta. Bet tas ir tas cits tās, tā jau ir ekonomikas, varbūt būtība kaut kāda. Bet, ja saskaņo, ja viņiem pastāsta, ka mēs, lūk, tā kā visā pasaulē, tā kā Eiropā, mums te arī tādas ir sociāla atstumtība un te šausmīgas veselības problēmas mums ir uznākušas tāpat kā visā pasaulē. Galvenais, lai ir tāpat kā visā pasaulē, lūk, šī attieksme, šī vienotības ar visu cilvēci, tāds uzsvars, tā kā norāde.
Jā, vot projektus, jā, tos vajag rakstīt un programmas vajag rakstīt. Es domāju, ka tagad mums esošā nacionālās attīstības plāns arī būs jāpārskata pilnīgi noteikti, jo tur šie tagadēji apstākļi un tagadējās šausmas, kas mūs ir piemeklējušas, tur nav apstrādātas un ietvertas. Noteikti, es domāju, ka te vajadzētu dibināt kaut kādu komisiju, pilnīgi noteikti no kvalificētiem cilvēkiem, kuri zina, kā pareizi lietot maskas, kuri pilnīgi noteikti pārzina mikrobioloģiju, infektoloģiju, kuri zina precīzi, kā vajag rīkoties, lai uzvarētu karā ar tādiem uzbrucējiem, kurus mēs ar acīm neredzam. Tas mums ir jauns tāds kara veids. Mēs esam apguvuši visādas kara mākslas cīņās ar pretiniekiem, kas ir redzami, vai vismaz viņu klātbūtnes kaut kādas pēdas ir ieraugāmas. Bet tagad, saprotiet, mums ir darīšana ar ļoti tādu jaunu, tā ir jauna pieredze. Es domāju, šeit noteikti arī kaut kādām militārām struktūrām diezgan nevajadzētu slēgt kādu līgumu ar kādu pētniecības institūtu, kaut ko, lai izstrādātu kaut kādus jaunus ieroču veidus, kaut ko tādu, kaut kādas tur, lai varētu uztaisīt atkal kaut kādus plānus, speciālās reaģēšanas vienības noteikti. Tajās vietās, kur nāk lūk šie sīkie mazie neredzamie uzbrucēji, es domāju, ka noteikti vajadzētu militāristi ar mikroskopiem nodrošināt pilnīgi noteikti, lai var visus vīrusus izķert, jo viņi tomēr, viņi lido gaisā un pašlaik es atrodos tādā teritorijā, kur man 2 kilometru radiusā te neviena cilvēka nav, bet nevar zināt, es domāju, arī no tiem 2 kilometriem var man kādu vīrusu atpūst, es skatos te pie apvāršņa ir viena lauku māja, un es zinu, ka tur tie saimnieki tādi īpaši tīrīgi nav. Zini, ja viņi tomēr ir nošķaudījušies vai noklepojušies, tad manā te zonā pilnīgi noteikti vēja virzienus, te vējš arī nes visāds baciļus, bet tā jau arī ir. Vējš nesā baciļus un vīrusus arī, un viņi pārvietojas gaisā, ir putekļi, te apmācies laiks, lūk šie mitrie ūdens pilieniņi, viņi tādu migliņu veido. Ej, tu sazini, kas tur tai migliņā ir? To jau nevar zināt, no kurienes tas mākonis nāk. Varbūt viņš nākaši no tālās Ķīnas. Un uzbrucēji. Jūs saprotiet, kādi uzbrucēji mums tagad ir apkārt? Kā viņi mūs apdraud neredzamā veidā? Gal galā, mums priekš tādiem nolūkiem ir armija, kuras uzdevums un vienīgais un galvenais uzdevums ir sargāt nacionālo drošību. Tostarp arī manējo un tavējo. Kā viņi nosargās? Pret vīrusiem jau ar tankiem neies. Daudz mums to tanku nav, bet tomēr pret vīrusu ir daudz vairāk. Un it kā jau mēs varētu ar vienu tanku nožmiegt kādus 200 vīrusus, bet nevar jau zināt, tur tā efektivitāte tāda švaka. Tu sazini, cik viņi tur tai gaisā ir? Mēs jau nemaz nezinām. Un tāpēc es domāju, ka pilnīgi noteikti vajadzētu jau laicīgi padomāt un taisīt kādas jau sagatavot jau iepirkuma procedūras, kādiem mikroskopiem, es nezinu, vai ar mikroskopu var šos vīrusus ieraudzīt, kaut kādus optiskos mikroskopus, kur viņus tā tālumā, tā kā teleskopu pieliek pie acis un tā redz, reku vīrus nāk. Un tad mēs organizējam kaut kādu glābšanas akciju, jo, lūk, nāk tās gaisa strāvas, un tās mums te visus apdraud. Mēs gan esam tās maskas salikuši, bet saprotiet, izskatās, ka tie vīrusi tā ar vienu lielākā skaitā nāk, jo galu galā, kur tad tie saslimušie viņus dabūja? Pat paši izperēja. Tak jau viņi kaut kur dabūja, gaisā viņi dabūja. No kaut kurienes jau te viņi nāk. Kaut kāds avots, izcelsmes avots jau ir, tie jau nav kvanti, tās jau ir bioloģiskas būtnes, kurām ir kādi vecāki. Un ja viņi tā savairojas, tad acīm redzot šai vairošanās, šam procesam ir šeit labvēlīgi procesi, tā labvēlīgi apstākļi. Piemērota temperatūra, piemērots gaisa mitrums un kāda te vēl ir bioloģiskiem organismiem labvēlīgi apstākļi. Es domāju, tos arī vajag papētīt saulaicīgi. Noteikti, jo te noteikti varētu jau arī saulaicīgi ieplānot
kaut kādas klimata pārmaiņas, jo tur, kur tie vīrusi vairojās, es nezinu, man kādreiz mācīja, ka vīrusi ļoti labi vairojās siltā un mitrā klimatā. Nu, mums ar to mitrumu te nekāda problēma nav, ar siltumu šobrīd būs problēmas, bet, nu, izskatās, ka, nu, šie vīrusi ir tādi kaut kādi īpaši, ka viņi arī diezgan labi un pat vēl labāk vairojas tieši vēsā temperatūrā. Es domāju, ka te vajadzētu arī pārskatīt augstskolu izglītības programmas, lai biologiem var visu iemācīt. Un te, lai mēs visu zinām. Nu, bet lai mēs varam organizēt savu dzīves kārtību. Tāpēc es domāju, kā ar to vien, ka nelaidīs ļautiņus veikalā bez maskas, ar to vien noteikti nepietiks. Noteikti. Tur vajadzēs daudz nopietnāk piedomāt un tādas ilgtermiņa sekas plānot. Tāpat ekonomika arī jāpārskata ekonomikas pamatprincipi. Tā sacīt, ja mēs jau visu laiku esam dzīvojuši pēc sajūtas, ka pēc noteikuma, kāds mūsu ekonomikas pamatprincips ir pieprasījums nosaka piedāvājumu. Mums gan īpaši sabiedrībai tāda īpaši liela pieprasījuma, lūk, pret šiem apmācītajiem policistiem un veikalniekiem nav. Mums vairāk ir pieprasījums pēc precēm, bet es domāju, ka vajadzētu šo principu tomēr apgriezt otrādi, jo šis princips mūs apdraud. Tādā ekonomikā, paskatieties, mēs nevaram kontrolēt, lūk, šos ārkārtas apstākļus, kādi mums te ir uznākuši. Un es domāju, ka mums tagad būs jādzīvo otrādi. Visa ekonomika jāpārorganizē otrādi, kā attīstība tiek dota tikai tām ekonomikas un saimniecības visādām nozarēm un sociālām un politiskām un visādām aktivitātēm, kur pieprasījuma nav. Jo tie cilvēki taču ir tik šausmīgi neapzinīgi, viņi jau nezina neko. Viņi jau pa vīrusiem, viņi stulbi, viņi neko nezina, viņi neko nesaprot. Un es domāju, ka tāpēc arī skolas programmas vajadzētu pārmainīt, lai viņi jau no agras bērnības, lai viņi zina, cik briesmīgs ir vīrus un kā viņi te lido pa gaisu. Man liekas, ka viņiem pat nav spārniņi, bet viņiem ir tādi piesūcekņi, ar kuriem piesūcās. Un to maziem bērniem noteikti vajag pastāstīt. Kadreiz baidīja ar visādiem mošķiem un spokiem un meliem večiem. Un baidīja ar policistiem, jā, mana bērnu bērnībā bija tāds baidīšanas veids, ar policistiem baidīja, ka policisti tev savāks, kad neklausīs, un tad, kad es auklēju vēl dažas, pāris bērniņus mazus, viņus mamma arī, kad neklausīs auklī, tad tev policists atnāks. Šiem bērniem, šiem jauniešiem tagad ir tā ap gadiem 20, tāpēc viņiem jau ir diezgan skaidrs, priekš kam policija ir izveidota un vajadzīga, lai savāktu visus likuma nepaklausīgos, un viņi to zina, un viņi jau ir viņiem tāda kā imunitāte, kā jau izveidojusies tāda saprašana, ka viss jau nesavāks, jo, ja viņi no bērnības vēl nav savākti, droši vien arī nesavāks vēlāk. Bet izglītības programmas vajag pārskatīt, jo par vīrusiem jau mēs vēl neko nezinām, un ar tiem tagad bērnus vajadzētu sākt baidīt, lai viņi kaut ko iemācās, jo caur emocijām jau cilvēks tomēr ļoti daudz ko iemācās. Jā, es tā ceru, ka jūs sapratāt. Es ceru, ka jūs sapratāt, cik nopietnā situācijā mēs esam un kādi apstākļi mums te apkārt ir un ar ko mums tomēr vajadzētu rēķināties. Un īstenībā arī kādas ir perspektīvas nodarbinātībai, karjeras attīstībai. Šeit perspektīvas ir ļoti labas. Un ja lūk šiem brīvprātīgajiem kārtības sargiem maksās algu, es domāju, tad šeit ar kadru atlasi nebūs pilnīgi nekāda problēma. Pilnīgi nekāda problēma, jo īpaši tad, ja maksās algu. Un ņemot vērā šī jaunā amata, tādu valstisko nozīmi, te prasās lielāka alga nekā minimālā. Tomēr kvalificēti cilvēki, kuri zina, kā vakcinēt, jo es domāju, ka viņiem var gadīties arī kāda ārkārtas situācija, ka viņiem turpat uz vietas kāds jāvakcinē ir, jo viņš uzrāda negluži tādas trakumsērgai raksturīgas pazīmes, bet tādam, antisociālas uzvedības pazīmes viņš uzrāda. Tas arī tāds līdzvērtīga novirz no normas, trakumsērgai līdzvērtīga novirz no normas varētu būt. Redz, skatieties, kā Baltkrievijā jau pieredze tagad ir,
Es domāju, mūsējos vajag aizsūtīt uz pieredzes apmaiņu, apskatīties, mācīties, kā šos jaunos kārtības sargātājus. Man ar vienu pašai bija darīšana veikalā. Ej, tu kā viņš bļāva. Viņš bija vispār tāds jauns vīrietis, bet pirmo reizi mūžā es redzēju tik histēriski noskaņotu vīrieti, jaunu, veselu. Es tā saprotu psihiski un garīgi, pēc kaut kādiem vecajiem standartiem. Es domāju, ka pēc jaunajiem standartiem viņš varētu tikt uzskatīts par pat ļoti veselu, par sabiedrības tādu kā avangardu, kurš kliedza viņš tiešām kliedza burtiskā veidā, viņš kliedza par to, ka es biju ienākusi veikalā. Jo viņa ziņas, viņš bija no tiem kārtības sargātājiem, jo viņš bija dzirdējis vismaz 10 cilvēkus šeit vietējā sabiedrībā runājam, ka es esmu bijis aizbraukusi uz Itāliju, bet tas jau bija pavasarī. Un tas bija viņa arguments, jo viņš zināja. Es pati nezināju, es viņam gan jautāju, par kuriem datumiem ir runa, bet viņš nezināja pateikt viņam, tas nesot svarīgi, jo svarīgi ir tas, ka es tur esmu bijusi. Un tā kā, ar tādiem kārtības sargātājiem, es domāju, mums vajadzētu lepoties, jo tā tomēr ir sabiedrības, tas ir sabiedrības avangards. Es domāju, šai sakarā jāpārskata, vai viņi tiešām tas ir svarīgi, jāpārskata arī valstisko apbalvojumu, šīs vadlīnijas, kam ko par kādiem nopelniem, kādus ordeņus dod, vai vismaz kādus goda rakstus. Jā, tā kā šāda tipa cilvēki, viņi ir sabiedrībā, un viņiem tas ir tāds sirds aicinājums. Un varbūt arī pat dvēseles misija, ar ko viņš ir nācis uzraudzīt šo sabiedrisko kārtību, un darba sludinājums jau sastādīt tos, jau mēs, protam, tur liela kvalifikācija nevajag, standarta darba sludinājums, un te tagad aicina darbā, tā uz katriem 100 iedzīvotājiem, es domāju, kāds 50, labāk 50, kādus 50 kārtības sargātājus vajag. Un tad šādā, tie droši vien būs jau tādi jaunāki cilvēki, spēcīgāki, kuri var arī ieviest, atsevišķus kārtības pārkāpumus, kuri var atrisināt uz vietas, jo mums cietums, es nezinu, kā jūs pusē, bet mums Liepājā laikam vēl ir celtniecības stadijā, paplašināts un modernizēts cietums. Tagad daudzās vietās būvē jauns cietums, tas arī tā, it kā, es te tā saprotu, ka tā informācija par to, ka šāda situācija būs, ka tā jau bija saulaicīgi tā kā nodrošināta, un valstu valdības, jau vienīgā mūsu valstu valdības jau tā, saulaicīgi ir ķēršās pie cietuma izveids, pie dažādu tādu nometņu izveides, kur var vienā saliekt tos nepaklausīgos, otrā saliek jau saslimušos, tā sacīt gultas rindiņā, neatceros, kurā valstī bija kaut kādā sporta zālē, un tā viņi tur guļ, vienkārši, lai viņi netraucē sabiedrībai, lai viņi šķauda, bet logas, lai aizslēgti, un lai viņi tur viens otru arī tur izplata tos vīrusus, bet tādā slēgtā, labāk būt tādā hermētiskā telpā, es domāju, lai nedodies kāds vīrus tiek ārā, tā kā tos arī telpas vajadzētu ārstniecības iestādes hermetizēt, mūsējais, vietējais, tie arī, viņš ir hermetizēts, mums ir ļoti daudz ir sociālās aprūpas pacienti, mūsējais dienas centrs ir specializējies tieši šajā veidā virzienā, un tur nevienu nelaiž klāt. Tur nav nekāda cerība. Es skatos, viņi vēl logus brīžiem tur vaļā, bet man liekas, ka vajadzētu, tad ir jāskatās, kāds ir vēja virziens, jo, var jau iepūst tomēr arī no ārpuses kādu vīrusu, un tur tomēr jau tā ir veci un slimi cilvēki. Un tas jau var beigties slikti. Tā kā par hermetizāciju, šādas tehnoloģijas, kā mēs varam hermetizēt kaut kādas ēkas, un to arī tā vajadzētu padomāt saulaicīgi. Tā kā mums attīstības iespējas īstenībā ir ļoti, ļoti plašas. Tikai vajag izmantot un ar vērīgu, atvērtu aci un sirdi skatīties pasaulē un meklēt šīs iespējas. Un pasties, kā masku ražotāji, ļoti skaisti. Malači, cik skaistas, es skatījos, bija sludinājums, bija piedāvājums līgavas kleita kopā ar masku. Un tik skaisti ar pērlītēm, ar visu, fantastiski, cilvēki ražo, cilvēki meklē un atrod iespēju nopelnīt. Un es domāju, ka mums ekonomiskā izaugsme arī uz tā rēķina varētu mainīties pilnīgi noteikti. Mēs varētu būt avangardā, jo vispār tas jau nav nekāds noslēpums, ka latvieši dažādu
normu, it īpaši to normu, kur izcelsme ir Eiropas Savienība, to normu ievērošanā latvieši ir ļoti rūpīgi. Viņi varbūt savās mājās personīgā dzīvē, tur viņi tā citādā kaut kā bez formāli, ļoti. Mēs apzinīgi esam, bet mums jau arī ir vairāk kā 700 gadu treniņš un apziņas audzināšana vajadzīgā virzienā. Tā kā tas viss tā mums ir, un mums ir potenciāls, jo haidī. Mums ir potenciāls, un mums noteikti nav ne par ko noskumt, ne par ko izsamist un brēkt, un ielās arī tur, kāda jēga, ja mēs ieraugām potenciāli, ja mēs ieraugām iespēju nopelnīt. Bet tur jau jābūt ir drusku aptaurētam, lai ietu pret pasaules attīstības tendencēm. Nevajag iet ielās, vajag meklēt iespēju, kā nopelnīt. Eiropas Savienības naudiņu var izkasīt, ar šādiem visādiem projektiem. Tur dod naudiņa, ja. Nevarētu teikt, ka neierobežot, viņi tā periodiski uzprintē. Tad, kad sakrājas jau tas pieprasījums tāds lielāks, ka ir tādas labas atbalstāmas programmas, tad viņi uzprintē. Viņi nesaka, ka tās dēļ varētu izcelties inflācija, bet, ej tu sazini, varbūt tās arī neizcelsies. Par to neviens pašlaik nedomā. Bet naudiņu, jā, tā var dabūt, un ja mēs tādā veidā varam nopelnīt, tad kāpēc ne? Kāpēc nē? Mums taču gribas dzīvot normālu dzīvi, un kas kā ar maskām un tādā ļoti ierobežotā steliņģī. Bet ja mēs piekļaujamies šiem pasaules varenajiem un darām tā, kā viņi liek, šodien veikalā apjautājos, cik jums būs tī mazais veikals, viņus nevienu pārdevēju ar masku visu šo laiku neesam redzējis. Es prasu pārdevēju, ko viņu veikala vadītāja saka. Viņa saka, laikam jau būs. Viņa saka, galu galā jādara tas, ko liek. Pareizi. Pareizi. Ja liek, tad tā arī vajag darīt. Bet pareizi. Un nevajag nopūlēt sevi ar domāšanu. Priekš tam ir cilvēki, kuriem par to maksā naudu. Un labu naudu, tad lai viņi arī strādā. Mums ko? Mums neko. Mums vajag tikai aizbāzt muti un sēdēt rāmi un darīt to, ko liek. Un ja man neviens nav licis iet uz to veikalu, tad vispār varbūt arī nevajag iet, jo tomēr bez komandas un bez rīkojuma jau tā nevarēs. Ko jūs domājat? Tā iedomājās, tagad man jāiet uz veikalu un es tagad iešu? Tā diez vai tā varēs. Te noteikti jāskatās Grieķijas pieredze, viņi, ja iziet no mājas, viņiem ir arī ziņas starpniecību jādod lielajai datubāzei un centrālai izlūkošanas kaut kādai spiegošanas. Es nezinu, kā viņiem tagad tur sauc tā organizācija. Tā spiegošanas organizācijai jādod ziņas, ir cikos es izgāju un priekš kam. Un tad, kad es atgriežos, tad ir jādod ziņa arī. Jā. Tā. Tā kā te mums ir ļoti plašs, un datoriķiem, kādas tur ir perspektīvas visādas šādas kontrolas programmas uztaisīt. Lai Dievs pasarg, tur ir nākotne, tur ir mūsu tāla nākotne, šādā, datorizētā uzraudzības kārtībā, tad vēl ieliksim katram kaut kur, es nezinu, kur viņi liek, un tā informācija, ko es zinu, liek kaut kur ķermenī, bet droši vien drošāk būtu uzreiz smadzenēs ielikt šo čipiņu, kurš tur dod tos attiecīgos viļņus un padara cilvēku, regulē viņam tur tās enerģijas plūdus un atslēdz kaut kādas tās smadzeņu zonas, kur nepareizās domas ir ieskrējušas, viņi tur tā var, un tur ir viena vadības pults, pārdesmit kaut kāda vadītāja, lai viņi var naktīs pagulēt un pa dienu strādāt vai otrādi, uz maiņām. Un tad ļoti labi var tas tur visādas tās datu bāzes uzstājas ar starojumu, bez starojumu, 5G torņus, tos arī uzliks visās vietās, un tad mums varēs uzstarot, un mēs paliekam tādi, kā labi dzīvot. Un tad uzstaro vēl, un tad mēs zinām, ka mums jāiet uz veikalu, ir laiks pienācis. Vai uzstaro vēl kaut ko, bet tur kaut kā ietekmē, caur mūsu čipiņu, tur mums pasaka, ka tagad ir laiks iet uz toileti. Un tad tādā ilgākā laika periodā, 10-20 gadu laikā,
Vēl jau vairāk jaunsimušajiem bērniem, ja, ka tos tā saulaicīgi ņem tādā, modernizētajā audzināšanā, tad ar laiku cilvēku smadzenes vispār, viņas kļūst par lūk šo kvantu datoru, tie ir kvantu datori, darbojas kvantu līmenī, tātad vadi, kabeļi, tādas lietas vairs nav vajadzīgas, ja tā kā šo specialitāšu pārstāvību meklējiet saulaicīgi darbu, jo tādas sistēmas vairs te nebūs. Tas viss tā tiek pacelts kvantu līmenī, tāda informācijas vadīšana, enerģijas vadīšana, tas viss paceļas. Lūk, un tad šīs biomasa, ja tā pelēkā viela, kas mums katra cilvēka galvā ir, viņa lūk kļūs par šī kvantu datoru sastāvdaļu. Un bioloģiskais ķermenis, kā ļoti spēcīgs enerģijas ģenerators, ja viņu noliek stresa apstākļos, viņš ļoti daudz enerģijas rada, ārkārtīgi daudz enerģijas. Un šis, bioloģiskie ķermeņi tad kļūst par strāvas ģeneratoriem. Ja saprotiet, tās elektrostacijas, atomelektrostacijas, viņas jau ir ļoti dārgas. Es domāju, ka tām arī ir norieta laiks pienācis, ka tagad ir jāpāriet uz šīm kvantu tehnoloģijām, kuru enerģijas avots ir bioloģiskais materiāls. Tā kā bioloģiskā materiāla dēļ mums kā baterijas, fantastiski, ļoti labi un daudz lētāk nekā atomelektrostaciju uzturēt. Vai dieviņi, tur nevajag ne būvēt, ne būvmateriāls, neko. Saliek cilvēkus tādā, nometnē. Tā kā baterijas arī mēs ievietojam kaut kādās ierīcēs, tur citā ierīcē pietiek viena, bet citā ierīcē vajag 2 un citā vajag 4. Bet cilvēkus, viņas arī tā var, tā kā kadreiz kara laikā granātas sasēja saistīšos, un tad meta, kuru vajadzēja kaut ko uzspricināt, boju labi darbojās. Jo cik viens cilvēks var radīt enerģiju, tas nav īpaši daudz, bet vairāki cilvēki, jo īpaši tad, ja viņi atrodas vienā enerģētiskā laukā, ja viņus vieno šī rezonanse, viņi rada ļoti daudz enerģijas. Ļoti daudz, jā. Tur ir perspektīva. Jā. Tā kā es domāju par perspektīvas mums ir un nākotne mums ir un tā ir spoža, jo īpaši tiem, kuri loģiski domā, kuriem patīk un kuri grib pelnīt un kuriem ir kaut kādi arī plāni, ko viņi grib ar šo naudu darīt vai aizbraukt kaut kur vai kaut ko uzbūvēt. Jā, tas ir forši. Tas ir forši. Tā.